Tā, labvakar visiem. Labvakar visiem. Es ļoti priecājos par visiem, kas ir pievienojušies tiešsaistē, un arī sveicinu visus, kas skatās atkārtojumā šo nodarbību, kā viedierīču lietošana ietekmē bērna psihoemocionālo, mentālo un fizisko veselību. Un es esmu apkopojusi gan ļoti daudz informācijas par to, uz mūsu bērnu veselību šo ietekmi. Arī meklējusi daudz un dažādus praktiskus ieteikumus, ko mēs kā vecāki, kā pedagogi varam darīt, lai veicinātu mūsu bērnu labbūtību gan skolā, gan mājās. Un tāpēc mēs tūliņos darbojamies. Tā atkal man tā prezentācija kaut kur neturkrīt. Sākšu ar to, kas es esmu. Es esmu Dace Šķirmante. Pirmkārt, es esmu 3 meitu mamma. Manām meitām ir 9, 11 un 14 gadi šobrīd. Tāds tīņu vecums tieši, un viss, ko es esmu apkopojis, ko es stāstīšu, tas, protams, ir attiecināms arī uz maniem bērniem, praktiski uz visiem bērniem. Un man tas pašai ļoti aktuāli, tāpēc es arī par šo tēmu interesējos. Un man ir vairāk 8 gadu pieredze kārtojot digitālo vidi. Pārsvarā strādāju ar vietālruņiem, ar Android, iPhone telefoniem. Ļoti ilgus gadus esmu palīdzējis sakārtot fotoarchīvus, arī datora pratību, failus datorā, un arī mazināt lieko informācijas apjomu mums tieši virtuālajā vidē. Vadu lekcijas klātienē un attālināti, veidoju dažādus kursus. Man ir autora kursus par fotogrāfiju sakārtošanu, un arī šobrīd veidoju paroļu pārvaldības kursu. Papildus es esmu mentors sabiedrības digitālo prasmju attīstības projektā, mācu iedzīvotājiem tādas pamata prasmes datorlietošanā. Šī tēma, ko es šodien stāstu, ir vairāk par to, ko mēs saucam par digitālo labbūtību. Latvijā varbūt šis termins vēl tāds nav īpaši populārs, bet tā kā es attālināti mācos ASV Digitāla Wellness institūtā, Digitālās labbūtības institūtā, tad tāds jauns termins digitālās labbūtības treneris. Un jā, no nākošās nedēļas es būšu arī izglītības darba speciālists IT jautājumos Aizkraukles novada izglītības pārvaldē. Tā kā tas ir priekš manis tāds jaunums, un cerams, ka gan ar pedagogiem, gan ar kādu citu tiksimies, varbūt arī šajā manā jaunajā amatā. Pamats šai lekcijai, ko es esmu sagatavojis, ir ņemts Digitālās labbūtības institūtā. Daudz informācija, ko es apkopojus. Papildus ir grāmata, ko es klausījos audio grāmatu, vairāk kā 2 nedēļu grāmatā, 10 stundas, Anxious Generation, Jonathans Haidts, tāpēc, ka viņa grāmatā bija tieši par bērniem, apkopota ļoti, ļoti daudz informācijas. Jonathans Haidts ir sociālais antropologs. Viņi tā kā ļoti, ļoti daudz pētījumus veids, daudzu gadu garumā, diskutē tur savā starpā ar psihologiem, ar visu kaut ko citu. Papildus grāmata Indestructible, kas man patīk, ir tā kā kļūt neiztraucējamam, daži elementi ir ņemt no turienes. Papildus es klausos raidierakstus, podkastus, kas saucās attālinātās konferences, interneta rakstus pētījumus. Tā bāze ir savākta ļoti, ļoti plaši, tāpēc es ceru, ka es stundas laikā mēģināšu iekļauties un paspēt visu pastāstīt, ko es vēlos pastāstīt. Un sāksim ar to, kas bērnam būtu jādara bērnībā. Un pats primārais, tātad jebkura zīdītāja un arī bērna veselīgas attīstības pamats ir brīva iespēja spēlēties. Un vislabāk ir fiziskas spēles brīvā dabā, caur kuriem mēs mācāmies un piedzīvojam dažādus izaicinājumus, kļūdamies, zaudējam, vinnējam. Un visi šie izaicinājumi, maza izmēra izaicinājumi, kādi mums ir bērnībā, sagatavo cilvēku lielākiem izaicinājumiem dzīvē. Un jāpieņem arī to, ka brīžiem nāksies zaudēt, un brīžiem tu uzvarēsi, un brīvas spēles laikā bērni mācās sevi pasargāt un nesavainoties. Jo bērns var iemācīties sevi pasargāt tikai
vidē un situācijā, kurā pastāv risks savainoties vai gūt kaut kādus ievainojumus. Un bērni mācās tolerēt emocijas. Protams, ka notiek dažādi konflikti savā starpā, ja viņi spēlējas. Tā kā reālajā dzīvē visu laiku kaut kādas lietas notiek. Un mums gan bērniem, gan mums pašiem jāmācās atrisināt šos konfliktus, attīstīt savas komunikācijas prasmes un empātiju, tāpēc, ka mēs ik viens gribam iekļauties sabiedrībā, bērni grib iekļauties savās draugu grupās, viņi negrib būt izraidīti, un tad nekas cits neatliek, kā ar savām emocijām tikt galā un mācīties šīs komunikācijas prasmes. Ļoti svarīgs elements spēles laikā ir risks. Tātad risks māca par sevi rūpēties. Ja? Tātad, ja šāda riska nekāda nav, ja bērns dzīvo vidē, kur viss ir droši, viņš negūst tās prasmes, kas ir vajadzīgas, lai rūpētos par sevi. Bērniem ir vajadzīgs kāpt kokos, dažādos spēļu laukumiņos, vajadzīgi ir slitkalniņi, ja, kas ir ātrums, varbūt kaut kādi karuseļi, kaut kādi braucamie. Ir nepieciešams arī bīstami rīki vai elementi, kā piemēram, kurš nav spēlējies ar uguni, varbūt, ja, cīkstēšanās prasmes un kaut kādas tādas, kurš stiprāks, kurš vājāks, viņa fiziskā tā visa tā darbošanās. Ļoti vērtīgi ir arī tāda lieta kā paslēpes vai pazušana. Tas arī attīsta sava veida prasmes. Ir svarīgi, ka šīs visas lietas ir dzīvā vidē. Un parasti brīvas spēles apstākļos risks nav ļoti dārgs. Teiksim, reti kad sanāk tik ļoti kļūdīties, ka tas būtu kaut kā šausmīgi ietekmētu to dzīvi. Tāpēc tās mazās kļūdas, atgriezeniskā saite, ko mēs esam izdarījuši nepareizi, tas viss mūsu bērnus attīsta un palīdz pilnveidot prasmes. Un papildus tam visam bērnam ir vienkārši vajadzīga droša vide, kur atgriezties. Tas ir domāts, ka tas ir pieaugušais, kurš ir sasniedzamā attālumā. Un tajā brīdī, kad bērns iet izzināt pasauli, viņš varbūt par kaut ko baidās, bet viņš zina, ka viņam ir droša vide, kur atnākt, kas viņu nomierinās, kas viņu samīļos, lai bērns var iet tālāk un turpināt pasaules izzināšanu. Attīstībā nepieciešama pieredze, nevis informācija. Tas tāds ir kā tāds pašsaprotama lieta no vienas puses, bet mums kā pieaugušajiem un kā pedagogiem mēs nespējam atturēties vienkārši no mācīšanas un arī no aizsargāšanas. Un ar to pieredzi ir tā, ka mēs jau varam bērnam, piemēram, mazam bērnam, ļoti tāds primitīvs piemērs. Mēs varam stāstīt, kā sākt staigāt, ja, vai kā likt kājas, vai iedot planšeti ar ļoti skaistiem video, ļoti aizraujošiem, kā staigāt, bet, protams, ka ja bērns nepraktizēs jebko staigāšana ir ļoti primitīvs piemērs, bet jebko, ja bērns nespēs praktizēt, tad attīstības nebūs. Un ar to pieredzi ir tā, ka tik līdz brīvā spēlē iesaistās pieaugušais, tad spēle kļūst mazāk brīva un mazāk vērtīga priekš bērna attīstības. Bērnam ir nepieciešamas grūtības. Tieši tāpat kā šeit ir uzzīmēts koks, kurš aug dažādos apstākļos. Brīžiem ir saule, brīžiem ir vējš un lietus. Jo mainīgāki ir dzīves apstākļi, jo stingrākas saknes bērns uztaisa, ja, sevi nostiprina savas visas prasmes. Un pārāk labvēlīgos kokos, pārāk labvēlīgos apstākļos kokam būs tāda mazāka tā saknu sistēma un beigās, kad viņš jau ir izaudzis, tad var sanākt tā, ka koks var apgāzties bezmazliet no mazākā vēja pūtiena, ja, vai pats no savas svara. Tāpatās, kā mums ir vajadzīgi dažādi dubļi un baciļi, lai imūno sistēmu uzlabotu,
Tieši tā bērnam grūtības ir vajadzīgas. Un tas, ka mēs kā vecāki gribam viņus pārlieku pasargāt, tā ir viena no problēmām, par kuru mēs arī tālāk bišķiņ parunāsim. Un tā tad 2 režīmi, kas mums priekšā - izpētes režīms un aizsardzības režīms. Tas ir domāts tā, ka bērni, kuriem ir brīva iespēja spēlēties, vairāk dzīvo izpētes režīmā. Viņi iet, meklē, izzina vidi, viņi ātrāk spēj mācīties, labāk spēj mācīties, un kad viņi iet vidē, tad viņi skenē vidu uz iespējām. Viņi domā, kur var to izdarīt, kur var šo izdarīt, un no pieaugušā vienīgais, ko mēs vēlamies, ir bērns vēlas, ir ļauj man augt, ļauj man būt un izzināt šo pasauli. Ja bērnam, skaitā, šeit mums tāda skaista pelīte uzzīmēt, bet tas ir jebkuram tā kā arī zīdītājiem, dzīvniekiem, citiem. Ja nav iespējas brīvi spēlēties, bērns sāk dzīvot tādā aizsardzības režīmā, sliktāk mācās, sliktāk apgūst jaunas prasmes, skanējam vidu uz briesmām un visu laiku gribas būt drošībā. Un tas ir tas, kas nav gluži tas, ko mēs vēlētos, lai bērns dzīvo tādā aizsardzības režīmā. Un mazliet no tā teorētiskā bāze ir bišķiņa par vēsturi, kā notika pārēja no spēļu bērnības uz telefonu bērnību, jo tas patiesībā ir tāda sakne, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam šobrīd, tāda viena no saknēm, ir ar to, ka kādreiz bērni bija ļoti, ļoti brīvi. Ja? Mēs paši droši vien, ka varam atcerēties savu bērnību, cik tur daudz varbūt trakas lietas ir darītas, un vecāki bezmazliet bija tā, ka nepieskatīja, no rīta izgāja laukā, un naktī, kad jau satums atgriezies atpakaļ, un neviens par ko tur īpaši neuztraucās. Un viss kaut kā beidzās veiksmīgi vienmēr. Bet tad kaut kādā brīdī, ap 80. un 90. gadiem, sākās dažādi skandāli. Protams, bija arī uz ielām dažādas personas, kuras mēdz arī bērniem kaitēt. Tāpat tās arī, teiksim, ja runā par Amerikas kaut kādiem gadījumiem, bet ne tikai arī citur pasaulē. Autotransports palika arvien vairāk, mazliet tur palielinājās tas risks uz ielām. Un ar laiku kaut kā sanāca tā, ka vecāki sāka mazāk uzticēties viens otram. Un es teiktu no tās visas informācijas, ko es esmu apguvusi, ka šis ir iespējams, ka pati sakne tam, kas šobrīd ir izvērties ar telefoniem. Jo, ja mēs neusticamies citiem pieaugušajiem, un, teiksim, ja bija tie skandāli par kaut kādu bērnu izmantošanu vai kaut ko tādu, tad pārējie vecāki labāk atturēsies, labāk neiemaisīsies kaut kādās sarunās kaut kur, ka tik kāds kaut ko neizdara. Ja? Un rezultātā vecākam nekas cits neatlika, kā sāk paļauties tikai uz sevi. Ka viņam ir pienākums vienīgajiem bērnu noturēt drošībā. Protams, ka arī skolas to dara, bet patiesībā vairāk šobrīd, man liekas, ka problēma ir par vecākiem, par to pārāk lielu helikopterēšanu, viņu angliski arī nosauc, ka mēs ļoti, ļoti daudz koncentrējamies uz bērnu drošību. Un papildus tam visam ap 2010. gadu līdz 2015. gadam sākās mūsu vietālruņu laikmets, kad arvien vairāk jauniešu, bērnu, pieaugušo, visi sāka dabūt vietālruņus, radās sociālai tīkli, kas sākumā vēl nemaz nebija tik traki, bet tas viss pamazām pārvērtās tā situācija, un tad vēl nāca Covid, kas vēl visu vēl vairāk pasliktināja, bet jau pirms Covid īstenībā mēs tālāk jums parādīšu mazliet no statistikas, ka bija jau problēma. Bet tā, ka vietālruņi jau bija radušies un sociālai tīkli arī jau bija radušies. Un mūsdienās patiesībā ir tā, ka dzīve ir kļuvusi daudz drošāka. Ja kādreiz tiešām uz ielām bija tie cilvēki, kur varēja kaitēt mūsu bērniem, tad šobrīd, es nesaku, ka viņi nav vispār, bet viņu viennozīmīgi ir kļuvusi daudz mazāk, jo patiesībā
sociālā vidē visas šīs maiņas apmierināt ir daudz vieglāk. Un es pat gribētu teikt, ka tas nevis es to gribētu teikt, bet tā tas arī ir, ka visi šie ļaundari, tā teikt, ir lielā mērā pārvākušies uz sociālajiem tīkliem. Un ielas ir kļuvušas daudz drošākas. Mums vairs nav tik daudz dzērāju šoferu uz ielām, kāds bija kādreiz. Kādreiz nebija, ko piesprādzēties, tagad ir, kur piesprādzēties. Tagad mašīnām ir dažādas sistēmas, kas pašas bremzē, pašas griež stūri, visu kaut ko izdara. Tā kā mūsdienās fiziskā vide ir daudz drošāka nekā tā bija tajā laikā, kad bērniem bija liela brīvība. Un problēma ar to, ka vecāki pārāk daudz baidās par fizisko vidi un pārāk lielu vaļu ļauj šajā virtuālajā vidē. Un tad bišķiņ par to reālo un virtuālo pasauli, kas tiek, kā tas izpaužās, kur ir tā lielākā atšķirība. Un liela atšķirība ir to, ka pirmkārt ķermenis. Ja? Reālajā pasaulē tiek izmantots ķermenis, ķermeņa valoda, mēs viens ar otru sazinamies. Un cilvēciskas būtnes izmanto savu sejas izteiksmi, galvas mājienus, komunikāciju, visu, kā mēs viens otru redzam. Virtuālajā pasaulē ķermenis nav pretī, tāds īsts, ja? Mums ir tikai telefons rokās. Pretī varbūt arī vienkārši mākslīgais intelekts šobrīd, ar ko mēs komunicējam. Es atvainojos. Un otra lieta ir arī tāda, ka mums arī savs ķermenis nav jāizmanto šajā brīdī, kad mēs kaut ko daram ar telefonu. Ja? Vienīgais, kas kustās, tas ir tas viens pirksts. Sinhronitāte ir tāda, ka reālajā dzīvē tas viss notiek reālajā laikā. Mēs sarunājamies, jūs atbildat, visa komunikācija, viss notiek uzreiz. Jebkura reakcija notiek uzreiz, mēs kaut ko izdarām, uzreiz redzam rezultātu. Virtuālā pasaule ir tā, ka mēs tiek ielikts ieraksts vai tiek ielikts video, un tad pēc tam nāk komentāri. Un tie komentāri, protams, ka var nākt jebkurā laikā, un lielākoties šobrīd visa darbība tajos sociālajos tīklos un vispār telefonā ir tāda, ka viņa skaitās nesinhrona ar reālo pasauli. Ir, protams, atsevišķas spēles, kur bērni vienlaicīgi spēlē kaut kādas spēles, tas vēl varētu skaitīties, bet lielākoties tomēr tas viss ir tāds novēlots komentāri. Tālāk komunikācija. Īstajā dzīvē mēs komunicējam viens pret vienu vai viens pret dažiem. Teiksim, šajā mirklī video zvans, starp citu, arī ir viens no tādiem veidiem, kas tāds ir pa vidu starp reālo un virtuālo pasauli, jo mēs esam šobrīd šeit, piemēram, tiešsaistē sinhroni. Jūs redzat reālajā laikā. Komunikācija var būt viens pret dažiem vai viens pret daudziem, bet virtuālajā pasaulē, ja tiek ielikts ieraksts, tad tā ir komunikācija, tiešām varbūt arī viens pret miljonu, kas reālajā dzīvē nenotiek. Un tad vēl par komunām, par attiecībām. Īstajā pasaulē ir komunas, kurās grūti iekļūt un izkļūt. Tātad izkļūt grūti ir mūsu kaut vai ģimene, kurā mēs esam. Un mēs viņā esam, jo mēs tur īpaši nevaram izkļūt. Un nākas piepūlēties savā komunikācijā, lai mēs šajā komunā spētu labi sadarboties un dzīvot. Turpretī virtuālajā pasaulē tur nekādas attiecības nav jāuztur. Mums nav jācenšas no sevīm. Nepatīk viena vide, ej laukā, aiziet citā, pievienojies, atvienojies. Tā kā nav jāiegulda nekāds īpaša piepūle, lai uzturētu attiecības. Tātad nepatīk un ej tālāk. Virtuālā pasaulē tāda milzīga salīdzināšanās. Tālāk par statistiku es parādīšu, ka meitenēm īstenībā šī virtuālā vide sekas uz mentālo veselību ir ietekmējusi vairāk un negatīvāk, jo tieši salīdzināšanās ir tā, kas meitenes ietekmē visvairāk. Tālāk.
Tālāk virtuālais bulings. Nezinu, kā jūs vai esat saskārušies vai ne, bet es nevaru parunāt, kāpēc. Jau krāpa nomierināšos, cilvēku man balss ieciet. Jā, par virtuālo bulingu, teiksim, tas, ko mēs redzam, ir, ka bērni patiešām gan skolā, gan ārpus skolas var saņemt dažādas ziņas. Viens ir tas, ka komentāri tiek rakstīti sociālajos tīklos un daudz kur citur, un, piemēram, ieliek bērns kaut kur kaut kādu savu bildi, un gaida atpakaļ, vai viņu novērtēs, kā viņu novērtēs. Un, protams, ka arī dažādas ziņas, kur notiek dažādas apsaukāšanās, dažāda rūpības, ko patiesībā mēs kā vecāki īsti neredzam. Kas man notiek? Un šajā slaidiņā, ko es vēl gribēju pateikt, ir par paraugs, jeb role modeli. Ir, kā mums ir īstajā dzīvē, ka paraugam vajadzētu būt vecākiem pirmkārt. Tālāk tie var būt skolotāji, tie var būt vecākie brāļi, māsas, jaunākie brāļi, varbūt mazāk, bet arī tomēr draugu vecāki, tādas reāli īsti cilvēki. Virtuālajā pasaulē paraugs ir tas, kam ir vairāk sekotāji. Tad acīm redzot, ka ja šim cilvēkam ir vairāk to followeru, tad sanāk, ka viņš ir veiksmīgāks, un no viņa vajadzētu tā kā mācīties. Bet ko dara influenceri? Viņi, lai dabūtu tos daudzos skatītājus, viņi dara arī diezgan tādas ekstrēmas visādas izdarības un visu kaut ko. Un tad beigās sanāk, ka bērni viņiem mēģina sekot, un tas nevienmēr ir tas, ko mēs vēlētos, lai mūsu bērni dara. Tātad seko šiem influenceriem. Un mazliet vēl par pašiem sociālajiem tīkliem, jo es nebūtu neapgalvoju nekādā veidā, ka telefons ir slikts, vai dators ir slikts, vai internets ir slikts. Tā noteikti nav. Telefons ir lielisks rīks, kas mums tiešām ir ļāvis ļoti, ļoti daudz ko izdarīt. Pavērs plašas iespējas pasaulē, un tur patiešām es lietoju telefonā katru dienu, un es netaisos no viņa atteikties. Tāpat kā es nesaku, ka jebkuram cilvēkam būtu pilnībā jāatsakās no telefona. Svarīgākais ir tas, ka mums ir jāsaprot, ka telefons ir rīks, kuru izmantojam mēs. Bet kaut kādā vienā brīdī sāk izskatīties, ka šis rīks izmanto mūs. Un sociālai tīkli ir viens no tādiem lielākajiem kaitējumiem, kas izraisa šīs negatīvās sekas. Un arī mazliet pastāstīšu, kāpēc, bet principā, kas ir vispār sociālai tīkli, tad galvenie šeit ir nosaukti tātad Facebook, Instagram, TikTok, Snapchats, X platforma, Twitter, LinkedIn. Un viņās visās darbojas gan tas, ka mēs tur viņā varam uztaisīt kontu, ir iespēja likt ierakstus, ir iespēja saņemt kaut kādu atgriezenisko saiti, un plus ir nebeidzamā ziņu lenta, kur tā vien ir radīta, lai uzāķētu to uzmanību un noturētu pēc iespējas ilgāk. YouTube it kā daļēji arī skaitās pēc sociālajiem tīkliem, bet YouTube pārsvarā tomēr tiek izmantots priekš dažādiem video, un WhatsApp aplikācija nav sociālais tīkls. Un šeit, teiksim, ja mums būtu jāizvēlas, ja bērns saka, ka viņš izmanto Snapchatu, lai sazinātos, tad, teiksim, ja ir jāizmanto Snapchats vai WhatsApps, tad, īstenībā WhatsApps nedara kaitējumu. Ja neskaita to, ka starp WhatsAppu var atrast kaut kādas video, skatīties, piemēram, ja mums WhatsAppā ir neierobežots laiks, ka bērns var atrast veidu, kā noskatīties ilgāk dažādas video no YouTube, ja? Bet savādāk WhatsApps neskaitās sociālais tīkls. Turpretī, ja noteiktā saziņa starp Snapchatu, tad Snapchatā ir nebeidzamā ziņu lente, tur ir tie paši storiji, jeb stāstiņi no svešiem cilvēkiem, kuros vienkārši tur ir dievzīmes, ko var redzēt. Papildus Snapchats, piemēram, veido tos strīkus, ka katru dienu ir
jāliek sava bilde, un ja tu, piemēram, izlaid kādu dienu, tad tur kaut ko esat zaudējuši. Es pat īstenībā nezinu, kā tieši tas darbojās, bet tā strīku likšana arī ir ļoti populāra un īstenībā it kā laba lieta, bet to var izmantot gan ar labiem nolūkiem, gan ar netik labiem nolūkiem. Jo, piemēram, ir dažādas aplikācijas arī, kas ļauj mums mācīties valodas, ja, piemēram, Duolingo arī izmanto to pašu strīku, ja, lai tā ir pareizi. Un, ja tas, piemēram, tiek izmantots, lai, nezinu, kaut ko mācītos vai lai skaitītu soļus, piemēram, ikdienā, tad tas ir tāds jau pozitīvā virzienā, bet šajā gadījumā Snapchats, gluži nedomā priekš mums pozitīvā virzienā, jo patiesībā mēs neesam sociālo tīklu klienti. Mēs esam lietotāji, bet sociālo tīklu klienti ir tie, kas maksā par reklāmām. Un tātad uzdevums ir dabūt pēc iespējas vairāk skatītāju, noturēt pēc iespējas ilgāku uzmanību, lai mums šajā laikā varētu parādīt pēc iespējas vairāk reklāmas. Un jā, tie sociālai tīkli, kas sākotnēji bija paredzēti, lai sazinātos ar draugiem, kā piemēram mūsu kādreiz izmantotais draugiem LV vai tas pats Facebook, kāds viņš bija pirmsākumos ar to mērķi, tiešām tas bija, lai sazinātos ar draugiem un paziņām. Tad šobrīd sociālajie tīkli ar visām iespējām laikot un šērot un parādīt visas funkcijas un plus vēl tāda nekad nebeidzamā ziņu lente. Tas noteikti vairs nav tas, kas sākumā bija paredzēts. Un kā tie sociālā tīkli tad notur mūsu uzmanību, ir 4 soļu process. Tad pirmkārt tas ir triggeris, jeb, piemēram, paziņojums telefonā, ka ir atnācis kāds jauns komentārs uz bērnu postu, piemēram. Ja? Šis triggeris, viņš rosina uz darbību, paņem telefonu, atvērt, paskatīties, un tā darbība iepriekš ir tikusi atalgota. Ja, un, teiksim, ja mēs paskatāmies, tas komentārs ir bijis foršs un patīkams, un psihologi atklāja, ka tas atalgojums, protams, ir ļoti, ļoti svarīgs šajā visā soļu procesā, bet viņš nenotiek katru reizi. Un atalgojums, piemēram, notiek vidēji 1 no 10 reizēm, bet arī ne tā, citreiz biežāk, citreiz retāk. Un tā kā pastiprināts šajā laikā ķermenī izdalās dopamīns, par ko mēs tūlītās arī parunāsim. Un gribās to dopamīnu sajust tajā brīdī. Ja? Un mēs atjaunojam to ziņu lentu vai skatāmies, tik ilgi, kamēr tas dopamīns tiks izdalīts. Ieguldījums ir pirmkārt tas, ko mēs ieguldam, ir laiks. Otrkārt, tā var būt arī nauda, ja mēs pērkam kaut kādas aplikācijas, kaut kādus skinus, ko bērni saka, ja, vai kaut kādas spēlītes. Un trakākais ir tas, ka nav tā beigu signāla. Un ar laiku, ja mēs šo cilpu tā ilgstošāk izmantojam un veidojam un attīstam, tad tas triggeris, jeb tas paziņojums, viņš jau var nenākt vairs tā kā no ārienes, bet viņš jau var nākt no iekšienes. Un tad sanāk tā, ka, piemēram, ja tiek veikts kaut kāds uzdevums, grūts uzdevums, jāpilda mājas darbs, kuru negribās pildīt, varbūt kuru īsti nesaprot. Ja? Šis viss attiecās arī uz pieaugušajiem, ne tikai uz bērniem, protams. Tad tajā brīdī, kad ir tas darbiņš, kas būtu jāizdara, mums jau vienkārši ienāk prātā doma. Tā kā vajadzētu to dopamīnu kaut kā bišķiņ dabūt, ejam paskatīsimies, vai tur nav kāds foršs komentārs vai kāds foršs video. Un tad šī cilpa iet, ja tur atver, ja ir foršs kaut kāds video, tad gribas vēl un vēl. Un, ja nav, tad mēs darām tik ilgi, kamēr saņemam. Beigās, tā kaut kāda pavisam nemanot stunda ir pagājusi, mēs atgriežamies atpakaļ pie sava darba, vai bērns atgriežas pie sava mājas darba. Un problēma ir tāda, ka tās dopamīna rezerves ir patiesībā samazinājušās, un vairs nav iespējams šo uzdevumu veikt tik tādām, ar tādām labām tā kā, spējām un spēju koncentrēties šajā brīdī ir zudusi un spēja izpildīt šo uzdevumu. Un tāpēc viens no tādiem pirmajiem praktiskajiem ieteikumiem, ko vajadzētu izdarīt
Tā ka ikvienam, katram obligāti, pieaugušajam, mammai, tētim, vecmāmiņai, bērniem, atslēgt visus paziņojumus, bez kuriem var iztikt. Jo tātad paziņojumi ir tie, kas mūsu telefonos, ja, tur nāk, kā sanāk, ka vidēji, teiksim, bija konstatēts, cik paziņojumi cilvēkam dienā atnāk. Tā sanāca, ka vidēji ir paziņojums ik katras 5 minūtes vai pat biežāk. Un tas rada mūsu uzmanības sadrumstalošanos, un tad ir pārslēgšanās nepārtraukti no vienas vietas uz otru vietu. Mēs, piemēram, izdomājam, ka mēs darīsim kādu konkrētu darbiņu, bet sākam to darīt. Priekšā ir kaut kāds paziņojums, ko neesam gaidījuši. Pārslēdzamies uz citurienu, tur priekšā ir vēl kaut kas, kas mums liek pārslēgties. Un tad beigās mēs jau esam aizceļojuši, un arī bērni varbūt aizceļojuši absolūti tur, kur negribētos. Jo nav noslēpums, ka viņi arī paņem savus telefonus, un kas tur šoreiz priekšā būs, no kurienes tas paziņojums bija atnācis. Un pat, ja tā ideja ir, ka es tikai paņemšu izdarīt vienu konkrētu lietu, pavērot pašu sevīm, kad kaut kā pārāk bieži sanāk pārslēgties. Mazliet par dopamīna sistēmu, jo patiesībā šī dopamīna sistēma ir tā, kas pēdējā laikā ar vietālruņiem tiek uzlausta, tā teikt. Ja? Jo dopamīns ir vispār tas dzinējspēks, kas mums ir pārliek kustēties uz priekšu. Un ir daudz veidi, kas smadzenēs dabiski izdala dopamīnu, bet šīs dabiskā veidā izdalītais dopamīns, viņš tiek tērēts un viņš tiek atjaunots. Un tas ir tad, kad mēs sasniedzam jebkādu mērķi. Mēs plānojam, daram, pabeidzam. Tāpēc ir svarīgi bērniem, piemēram, izvirzīt nelielus mērķus, kurus viņi spēj sasniegt, un ik viens tas mazais sasniegums faktiski palielina šo prieku, šo gandarījumu, un tātad arī tās dopamīna rezerves. Ja mēs risinām problēmas, mācāmies jaunas lietas, arī tajā brīdī ķermenis saprot, ka kaut kas te notiek, ir vajadzīgs dopamīns. Un sākot šīs lietas darīties, dopamīns izdalās, mēs tā kā jūtamies labāk. Uzslavas, panākumi, atalgojums, jebkas, arī šīs viss palielina dopamīna rezerves. Ja kaut kas šķiet jauns, interesants un aizraujošs, piemēram, bērnu gadījumā ejam ārā spēlēties. Tas ir interesanti, aizraujoši. Un ja tur ir kaut kāds risks, ja tur ir kaut kas negaidīts, kaut kas nebijis, tad, protams, tas ārkārtīgi palielina šīs dopamīna rezerves. Fiziskās aktivitātes, kustēšanas, sports, dejošana, paskatāmies paši uz sevi, mīļie pieaugušie, tik līdz aiziet, ja kāds iet skriet, piemēram, vai kāds iet kustēties vai staigāt, tā sajūta pēc kustības, es teiktu, ka vienmēr ir daudz labāka nekā tajā brīdī, kad liekas, es tur šodien bišķiņ negribēšu iet. Papildus dopamīnus tiek izlietas, kad tiek baudīts ēdiens kaut kāds, kas mums garšo, un ja mēs darām dažādas hobijas un radošās aktivitātes. Arī tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs, tāpēc nodrošinam, ka mūsu bērniem ir hobija, ka viņi spēj darīt to, kas viņiem pašiem patīk, un šādā veidā izpausties. Tātad dopamīns palīdz koncentrēties, uzturēt motivācijas, uz prieku, mācīties un atkārtot darbību. Tas ir svarīgs aizrādījums, ka tieši mums ir vēlme atkārtot šo darbību. Bet zemes dopamīna līmenis ir iemesls zemē, motivācijai, koncentrēšanās spēju zudumam, trauksmē, depresijai un daudzām citām interesantām saslimšanām. Dopamīna rezerves ir ierobežotas. Tātad, tur tā sistēma, es varbūt pilnībā visu neizstāstīšu, bet patiesībā tā kā ir ierobežots tāds, pieņemsim, ka tas ir spainīts kamniņa trauciņš, un dienas laikā viņš tērējas un atjaunojas. Ja? Un tas, kā dopamīns tiek visvairāk tērēts, ir sociālai tīkli un ātrais saturs. Un tā skaitās tāda neveselīga dopamīna atraisīšana, jo tajā brīdī, kad mēs un mūsu bērni lietojam, piemēram, tos pašus sociālos tīklus vai ātros video, smadzenes šo dopamīnu atraisa un izdala.
Bet problēma ir tā, ka sociālai tīkli ir faktiski kā šajā bildītē redzamais izspiestais citrons. Jo, ja mēs darām tādas dabiskas lietas, tad dopamīns tiek izdalīts pamazītēm, un viņš arī tur pamazām atjaunojas. Bet tieši sociālai tīkli, arī cukurs un fast foods, azartspēles, videospēles, alkohols, nikotīns, narkotikas. Iedomājieties, ka sociālai tīkli praktiski izdara kaut ko ļoti līdzīgu kā azartspēles un alkohols, ka tas dopamīns tiek vienkārši izžmiegts kā tāds citrons. Un atliek stundiņu pasēdēt tā kā it kā pret savu gribu, it kā par savu gribu. Un kad tajā brīdī jau pēc tās sociālo tīklu, piemēram, lietošanas, ka cilvēks jau vairs nav spējīgs tik labi koncentrēties, jo tas dopamīns ir vienkārši izspiests. Ja, tātad īslaicīga dopamīna palielināšanās, bet pēc tam ir izsīkums un receptoru nejūtīgums arī ir tāda būtiska lieta, jo tāpat kā, diemžēl, ar dažādām citām atkarībām ir gribas vēl un vēl, vairāk un vairāk. Un netiek veidota tāda gala apmierinājuma sajūta. Tā tas ir tāds interesanti. Un par sekām. Par sekām ir daudz viņas, vai ne? Daudz viņas ir ļoti daudz gan pašai telefonu pārmērīgā lietošanai, gan arī šai dopamīna tai visas sistēmas uzlaušanai, kā viens no visbiežāk pieminētajiem ir trauksme, mums arī dziesma anxiety, depresija, uzmanības sadrumstalotība. Atgriežoties pie trauksmes, tāda bīstamības sajūta visu laiku, nedrošība par nākotni, pat tad, ja reālajā dzīvē sekas nepastāv. Bet tā nedrošības sajūta tomēr fonā visu laiku ir. Uzmanības sadrumstalotība un nespēja koncentrēties ir tieši no īsajiem video, diemžēl, kuri mums to ir nodarījuši, ka tās dažas sekundes neinteresē, neskatos. Beigās kā tu spēji lasīt kaut kādu grāmatu? Īsti nekā, tāpēc, ka uzmanību jau vairs nespēja noturēt pietiekoši ilgi, lai izlasītu grāmatu. Papildus tam visam prieka interešu zudums, agresīva uzvedība, tātad vai nu tev ir emocijas tādas, kad viņas ir bišķiņa nejūtīgas tu esi palicis, vai atkal uzreiz tādas ļoti izteiksmīgas un agresīvas tādas reakcijas. Es nezinu, jūs man lekcijas beigās, es jums lūkšu arī padalīties ar saviem komentāriem un saviem novērojumiem, vai šis, ko es saku, jūs esat to pamanījuši vai nē, jo faktiski tas viss, ko es šeit esmu savākusi, tas ir no interneta, no pētījumiem. Es pati personīgi varbūt ikdienā ar šo nesaskaros tik ļoti. Tāpēc man interesē, vai tas tiešām tā ir vai nav, vai mēs ar to visu saskaramies. Pubbing, tāds jauns termins, es pat īstenībā neatradu, kā viņu latviski iztulkot, bet tā ir sarunas pārtraukšana, lai paskatītos telefonā. Tātad mēs sarunājamies, mēs viens ar otru, bērni savā starpā skolā sarunājas, un atnāk kāda ziņa. Kaut kur telefons ievibrējas, un ik viens bērni un es uzreiz ņemam pēc telefona. Un ko tas nozīmē? Ka tas otrs cilvēks, tavs sarunas biedrs, diemžēl nav svarīgākais šajā sarunā, ka telefons mums ir svarīgāks. Un tas, protams, ka mazina tuvību, palielina vientulības sajūtu. Un pārējie bērni skolā, ja viens ir paņēmis telefonu, tad pārējie ir kaut kādā veidā spiesti darīt to pašu, jo ko gan citu viņi darīsi. Tā kā mēs sekojam līdzi tam, ko dara pārējie, un ja viens visu laiku skatīsies telefonā, tad kaut kādā veidā arī pārējie saprot, ka arī es to gribu, ja. Un papildus ir domas par pašnāvību, šajos tūlītās tālākajos slaidos būs daži arī grafiki par cik daudz jauniešu pēc 10. līdz 15. gadā, cik ļoti ir palielinājies skaits par sev nodarīšanu pāri, tā kā vēl arī bez pašnāvības vienkārši kaitniecības sev.
Protams, ka sekmes pasliktinās, lasīt prasme pasliktinās, galu galā laiks, kas tiek atņemts citām nodarbēm, interesēm un draugiem, ir vienkārši, man liekas, ka nenormāls, jo es paskatos uz savu bērnu, kurš spēja labi mācīties, iet uz visiem tiem pulciņiem un tiešām ļoti piepildīgu dzīvi dzīvot. Un tad, kad es mēģināju saprast, cik tad īsti viņa laika patērē savā telefonā, jo tajā telefonā nebija uzlikts laika limits, tad izrādās, ka viņi bija domājis, ka tās ir 3 stundas, izrādās, ka tas bija 4 stundas. Un tad jautājums, pa kuru laiku vispār? Es tiešām nesaprotu, pa kuru laiku var tās 4 stundas pavadīt tajā telefonā. Ja tev ir interesanta dzīve visapkārt un tā tālāk, bet, diemžēl, cik es zinu, daudz bērni patērē telefonu daudz vairāk par šīm 4, 5, 6 un pat 8 stundas ir, kas patērē telefonu, tad iedomājies, ka tā ir vesela pilna darba diena. Un trakākais, ka tas laiks arī tiek patērēts vakaros un naktīs, un tas uzreiz arī ietekmē miega kvalitāti. Always on tāds vienmēr ieslēgta, ja bez drīzāk teiktu pieslēgta sajūta, ka pat, ja telefons netiek lietots, man liekas, īpaši arī, teiksim, jauniešiem, ka stāv varbūt tas telefons somā, bet visu laiku ir tā sajūta, ka kas tur īsti notiek, vai tur nav kaut kāds jauns komentārs ienācis, vai kaut kas nav palaists garām. Tā vienmēr pieslēgtā sajūta, jūs kā pieaugušie arī pastāstīsiet, vai jūs zinat to vai nē. Un always on ir viena, un always bija tā kā elsewhere. Tātad, ja vienmēr citur, ja, tā doma, ka mēs neesam šeit, bet mēs visu laiku esam kaut kur citur, tajā virtuālajā pasaulē, nevis šeit kopā ar mūsu sarunas biedriem vai nezinu, mēs kā pieaugušie ar saviem bērniem. Atkarības arī ir atsevišķa sadaļa, bet tur vēl tā kā speciālisti vēl mazliet strīdās, kurā brīdī telefona lietošana kļūst par reālu atkarību, un kurā brīdī viņi vēl nav atkarīgi. Jo tajā brīdī, kad tiešām sāk, tāpatās, kā mēs skatāmies kaut kādu alkohola lietošanu, kad tas jau sāk ietekmēt mūsu ikdienas dzīvi, mācības, pienākumus un visu pārējo, un ka tas nedabūjot šo ierīci, piemēram, uzreiz tās reakcijas ir ļoti, ļoti krasas un ļoti briesmīgas, tur jau kaut kādā brīdī iespējams jau ir jāsāk domāt, vai tā nav arī kaut kāda atkarība. Un tad tāds no grāmatas, kas man palika tāds teiciens viens, ka cilvēki nekļūst depresīvi, un mums nerodas šīs depresijas un trauksmes, kad mēs saskaramies ar lielām kolektīvām likstām, pat kariem. Bet cilvēks kļūst depresīvs tad, kad jūtas izolēts, vientuļš un nederīgs. Un, diemžēl, šī sociālo tīklu lietošana pastiprina šo izolētības un vientulības sajūtu, pat, ja mēs it kā esam, tur ir tik daudz to cilvēku, visa pasaule mums ir vaļā, bet, diemžēl, vientulības sajūta ar šo visu pastiprinās. Un kā telefoni ietekmē fizisko ķermeni, tas mazliet varbūt arī pavisam jau skaidrāk redzams, par to šajā lekcijā varbūt arī mazliet mazāk, bet jā, kad liela mērā ir svara zudums, svara pieaugums, nepietiekams miegs, bērniem tātad vajadzīgs 8-9 stundas miega, atkarībā, protams, ka no vecuma, jo mazāks bērns, jo vairāk miega vajadzīgs, lielākiem bērniem bišķi mazāk, un tad tas nepietiekamies miegs uzreiz izraisa nogurumu arī skaidrs, lietas koncentrēties, grūtāk iegaumēt jaunu informāciju, lēnāk reakcija, kas novada arī pie tā, ka kaut kādi negadījumi var nokļūt, ja? Aizkaitinājums, no tā arī cieši attiecības ar draugiem. Un jā, ķermenī tā kā vājums, trauslums, jo mēs jau to ķermeni īsti neizmantojam. Ja tik daudz stundas tiek tērētas nekustīgi, tikai ar vienu pirksta kustību, tad nav brīnums, ka tas, ko mēs neizmantojam, tie muskuļi, kas netiek izmantoti, tas tā kā pamazām atrofējas, stājas un izmaiņas un ļoti liels slodzi uz kakļu muskuļiem. Paskatāmies apkārt, kādā pauzā cilvēki nāk, man liekas,
ļoti interesanti. Droši vien, ka visi ir kādreiz redzējuši, kā cilvēka tā evolūcija no mārketinga uz mūsdienām, ja, kad sākumā bija šitāds, tad mēs esam iztaisnojušies par cilvēkiem, ja, bet drīz tur tā evolūcija mainīsies ar tiem šķībajiem kakliem. Tāds aizdomīgi. Par sakām es neiedziļināšos ļoti šeit varbūt konkrētajos grafikos. Pētījumi par telefonu lietošanu ir ļoti daudz. Patiešām ļoti, ļoti daudz. Un tas teiksim, kas visvairāk ir redzams, ka visvairāk telefoni un sociālai tīkli ietekmē tieši jauniešus. Tā kā tas vecums no 10 līdz 20 gadiem, bet jo īpaši mēs arī tālāk pastāstīšu par tīņiem, ka mēs redzam, ka depresija ir kāpusi, mentālās saslimšanas, self-harm, tātad sevis skaitniecība, gan Amerikā, gan Anglijā, Ziemeļvalstīs, Austrālijā, Eiropā, no visurienes ir šīs depresijas, un tas, ko tie sociālajie un visi pētnieki ir pamanījuši, ka lielākais kāpums ir tieši starp 10. un 15. gadu, un tas faktiski ir tas laiks, kad radās tieši vietāluņi un sociālajie tīkli. Diemžēl tur ir ļoti, ļoti stipra korelācija, kā tas viss ir noticis. Ja? Un vēl viens slaidiņš par sekām. Vidējais laiks, kas pavadīts ar draugiem, ja, tātad daily average time with friends, tas ir vienkārši briesmīgi. Jo bērniem liekas, ka viņi pārvirzās uz telefonu, it kā tās attiecības turpinās sociālajā vidē, bet, diemžēl, patiesībā sociālā vide mūs aizvelk kaut kur citur. Papildus te ir slaids, ka mazāk miegs, mazāk par 7 stundām, ir, redzēt, jau 50 plus pāri bērniem, meitenēm, puišiem atsevišķi grafiki, un arī skoras, tātad rīdiņa lasīšanas šitie te, bet šis, piemēram, grafiks ir no 75. gada līdz 23. gadam, ka mēs redzam, ka tieši, kam tur kameriņu varbūt jau var izslēgt šo mikrofonu, ka tieši pēdējos gados pēc 2012. 2015. gada tātad ir ļoti pasliktinājušās arī lasīt prasmes un arī citas, es visus grafikus šeit neliku, ja. Un lonely at school, tātad vientulība skolā. Lai cik dīvaini tas nebūtu, bet bērni skolā jūtas vientuļi. Un ir ļoti, ļoti svarīgi, ka bērns saņem pareizo pieredzi pareizā vecumā. Un pats kritiskais periods ir no 9 līdz 15 gadi, kad veidojas identitāte un esības izjūta. Un tas bija tāds, teiksim, mums pateicis tādu piemēru, ka, ja bērns ir dzīvojis kaut kādā šajā vecuma posmā, piemēram, Amerikā vai kaut kādā kurā citā valstī, tad, teiksim, vairāk tās sajūta ir, ka, teiksim, viņš ir amerikānis, ja? Un atkal citā vecuma posmā tas nebūs tik ļoti izteikti. Un salīdzinājums bija ar tādu mitru asfaltu, ka, ja šie visi tās neironu saites un visi tie savienojumi notiek pirms šī vecuma kritiskā, tad tas tā viss var pamazām arī izdzēsties kaut kādā veidā. Bet tad, kad tas asfalts ir sacietējis, tad tu vairs neko tur neierakstīsi, bet tajā brīdī, kad tas asfalts pa pusē jau gandrīz sacietējis, tas ir tas brīdis, kur tur visvairāk kaut ko var ierakstīt, un tas tur paliek uz krietnu laiku. Ja? Un pētījumos ir pierādīts, ka sliktākais sociālo tīklu izmantošanas laiks meitenēm ir 11 līdz 13 gadi, puišiem 14, 15. Un oficiālais laiks, cik šobrīd ir atļauts, ir sākot no 13 gadiem. Tas ir pēc likumdošanas. Realitātē bija tā, ka visi psihologi un visi speciālisti, kas ar šo nodarbojas, visi saka, ka 13 gadi ir par agru vēl, lai lietotu sociālos tīklus.
ka vēlams būtu to darīt no 16 gadiem, bet faktiski tika pieņemti likumi. Tas bija par datu, visām GDPR, par datu regulām un iespēju atļaut datus, ka tika panāks kaut kāds kompromiss, ka bērni var šos sociālo tīklu kontus veidot no 13 gadiem. Bet, paskatāmies, lūdzu, kā ir realitātē tiem, kam ir mazliet jaunāki bērni, ka, diemžēl, lai veidot sociālā tīkla kontus, neviens jau nepārbaudīs tā vecumu. Ierakstīja 2015. gadu, un viņš pasaka, ka to esi par jaunu. Labi, ierakstīsim 2013. gadu, arī vēl būtu par jaunu, un tad ierakstu, 2010. gadu. Aiziet, tad labi, sociālais tīkla konts ir izveidots. Par šo, protams, ka tiek veiktas ļoti lielas diskusijas Meta pārstāvjiem, ka vajadzētu nodarboties ar to, ka vecums kaut kādā veidā tiek oficiāli pārbaudīts, bet tas vēl pagaidām, diemžēl, nav ieviests. Tāpēc, ja vien ir iespēja un vēlēšanās norādīt nepareizo vecumu, tad sociālo tīklu kontu var izveidot. Tālāk mazliet par mobilo tālruņu aizliegumu, kas stāsies spēkā Latvijā. Tūlīt pat 31. maijā ir veikti grozījumi izglītības likumā, kas paredz, ka pirmskolas vecumā un 1. līdz 6. klases izglītojumiem izglītības iestādē ir aizliegts lietot mobilos tālruņus, izņemot gadījumus, kad pedagogs ir atļāvis tos izmantot izglītības procesā. Un nekas daudz vairāk šajā likumā un šajos grozījumos nav ierakstīts. Līdz ar to aizliegts izglītības iestādē lietot šos tālruņus. Bet tālāk ir tā, ka katra izglītības iestādē raksta savus noteikumus, ievieš šos likumu grozījumus pa savam. Mums ir iespējas, ka daudzas skolas jau šo aizliegumu ir izmantojušas jau iepriekš. Citās vietās ir tā, ka gan pirmskola un sākumskola, un pēc tam ir vecākas klases. Te nekur nav teikts, ka, piemēram, nedrīkstētu aizliegt lietot telefonus kaut vai līdz 12. klasē. Ja? Tā kā, ja skola gribētu uzlikt par saviem noteikumiem, ka mūsu skolā mēs nelietojam telefonus, tad varētu, protams, nosacīt aizliegt arī tālāk. Bet es, protams, zinu, ka aizliegums nav nekas labs. Es ļoti zinu, ka pretī ir ļoti, ļoti daudz vecāku un ļoti daudz cilvēku, kas saka, ka tā aizliegšana nepie kā nenoved. Tāpēc mums visiem kopīgi tomēr ir jādomā, kādā veidā šo situāciju atrisināt un ieviest šos jaunos noteikumus. Tālāk. Tajā likumā, telefona izmantošana mācību procesā. Un tas arī tāda interesanta lieta, ka ir atļauts, piemēram, paņemt šo telefonu priekšmācībām. Bet ko tas nozīmē? Pati saskāros ar tādu situāciju, ka ja vecāks, piemēram, izvēlas nedot bērnam vietālruni, vai arī, ja tas vietālrunis ir bez interneta, vai ar ierobežotu laiku, ko bērns var izmantot telefonā, tad uzreiz tā telefona izmantošana mācību procesā ir ļoti, es teiktu, apgrūtināta, jo nevienmēr visiem bērniem būs tas telefons līdzi, nevienmēr bērniem būs internets, un cik es saprotu, ka pie skolu interneta bērni ar saviem telefoniem nemaz nevar pieslēgties. Tātad, ja bērns aiziet uz skolu bez telefona vai bez telefona ar internetu vai bez telefona, viņam vairs limits beidzies, tad sanāk, ka mēs tomēr nevaram pieprasīt no bērna lietot savējo viedierīci, jo viņam var arī nebūt atbilstoši. Par starpbrīžiem, principā šis likums arī paredz, ka telefonu nevar lietot starpbrīžos, tātad skolā, visas dienas garumā, tiklīdz ienāk skolā, tad līdz brīdim, kad bērns ir projām, telefons ir aizliegts. Un pretējā gadījumā pētījumi rāda, ka šīs aizliegums, kas mums šobrīd ir, ka stundās nedrīkst lietot telefonu, bet telefons drīkst būt it kā izslēgts somā, šis aizliegums nestrādā, jo, protams, ka bērni viņu lietos un mēģinās viņu lietot. Un arī
Daudz pētījumi pierādījuši to, ka ja telefons ir kaut vai somā, kaut vai kabatā, kaut vai tepat blakus uz galda, bet mēs viņu neizmantojam, tad spēja koncentrēties ir sliktāka nekā, ja telefons vispār nav redzeslokā. Tas ir arī uz mums pieaugušiem. Tieši tas pats attiecās. Tāpēc, principā, būtu labāk, ja telefons no nākošā gada sanāk uz skolu neņem nemaz. Un tas noteikti būs atkarīgs no vecuma posma, mazākiem bērniem un skaidrs, pirmsskola noteikti, ka var iztikt bez telefona, jo tur visa saziņa var notikt ar skolotāju. Lielākiem bērniem būs jādomā risinājumi. Es vēl, teiksim, esmu sapratusi, kāds tas risinājums, tā pavisam praktiski var būt. Bet, teiksim, ko darīt ārkārtas situācijas, ja bērnam kaut kas ir noticis, vecāks saka, kā viņš ar mums sazināsies. Tad faktiski ir tā, ka skolā, ja bērns atrodas, tad par bērnu atbildīgi ir pedagogi, skolotāji, apkārtējie personāls. Un visai saziņai arī šādās kaut kādās nestandarta situācijās bērnam būtu jāvēršās pie attiecīgajiem personām, kas ir skolā. Jo iedomājieties, ja tur notiek kaut kāda ārkārtas situācija, un katrs bērns zvana savam vecākam. Ko darīt? Katrs vecāks saka, dari to. Beigās tas tiešām būtu daudz lielāks hauss un daudz lielāka bīstamība nekā, ja skolēns seko pieaugušajiem, kas ir uz vietas skolā atbildīgais cilvēks. Tālāk es atradu, teiksim, ko šobrīd jau citās valstīs dara, ka tie bērni, kas tomēr izvēlas ņemt telefonus līdzi uz skolu, ka telefons no rīta būtu jāatstāj kaut kādā slēdzamā skapītī. Skaidrs, ka varbūt ne visas skolas spēs šādus skapīšus uzreiz iegādāties, un arī jautājums, vai visiem būs uzreiz iespēja tur viņus atstāt un nolikt. Tas viss ir tas, kas mums pamazām ir jāievieš un jāsaprot, kā to visu darīt. Un papildus, protams, ka ir vecāki, kuri saka, ka telefons bērnam ir vajadzīgs, lai viņš varētu sekot līdzi, kā bērns nokļūst līdz skolai. Mēs varam redzēt tā kā kartē, kur viņš atrodas. Vecāki mīļie, paskatāmies uz ielām, kā bērni staigā, ja viņiem ir iedots līdzi telefons. Jo patiesībā, man liekas, ka tieši telefons bērnam, kas ir ceļā līdzi, rada to lielāko bīstamības sajūtu. Mēs jau īsti varam pateikt, ka nedrīkst pa ceļam lietot. Es, protams, ka saviem bērniem arī saku, ka nekādā gadījumā pa ceļam nedrīkst lietot, bet braucu pa ielu un tikai skatāmies, kas notiek blakus katru dienu, visu laiku. Ir bērni, kas pat acis nepaceļ pie gājēju pārējais. Un lielākais bija tāds interesantais gadījums jau pirms, pāris gadiem, kad es redzēju arī vienu puisi, jauns puisis, 13 gadu vecumā bija, kas brauca ar elektrisko skūteri pa ceļa braucamo daļu, skatoties telefonā. Iedomājieties, kāds līmenis, ja, un kāda tur ir drošība vai bīstamība. Un arī patiesībā par šoferiem, ja, par satiksmes dalībniekiem no mums, kā no pieaugušajiem. Jautājums, kas šobrīd rada lielāko nedrošību uz ceļiem? Tas droši vien ir pieaugušais, kurš brauc pie stūres, kurš novēršās uz telefonu. Pati arī esmu vainīga, nav ko teikt, ja, ka mēs domājam, ka ir svarīgi atbildēt uz to ziņu šajā brīdī, svarīgi viņu izlasīt un komunicēt tieši tajā mirklī, kad tas viss notiek. Un tas, protams, ka visa novēršanās papildus ir tas, ka mēs neesam izgulējušies, uzmanība jau vairs nestrādā tik labi, kā tā vajadzētu. Tā kā, varētu teikt, ka lielākā daļa, protams, jautājums ir par tiešām telefons, kā drošības pretinieks. Ja? Un tātad ieteikumi skolām, ko darīt, kā uzlabot šo situāciju, ir ļoti svarīgi. Brīvais laiks spēlēm. Tas pats, ar ko mēs jau sākām šo nodarbību, ka spēlēšanās ir ļoti būtiska bērnu attīstībai. Pastīšos, vai es te fonā var uzlikt tādu video, ja? Ka tas, ko piedāvā šīs dažādas organizācijas, gan Amerikā, gan viskaut kur citur, ka ir nepieciešams skolā brīvais laiks pirms un arī pēc mācībām. Viņa iesaka tā, ka, teiksim, skolu var vērt pusstundu ātrāk vaļā pirms mācībām, lai bērni savā starpā jau spēja komunicēt, jau spēja kaut ko darīt.
un arī ir ļoti ieteicams, ka tiek nodrošināts kaut kādas vieta, vai tas ir stadions, vai tas ir sporta laukums, vai sliktos laikapstākļos tā varētu būt sporta zāle. Tā tikpat labi varētu būt kaut vai arī biblioteka vai dizaina kaut kāda telpa, jebkuru, ko mēs varam piedāvāt saviem bērniem, kur viņi brīvi var spēlēties. Un tas, kas tur ir svarīgi, ka šīs spēlei ir jābūt bez pieaugušo iesaistīšanās. Tur nav vajadzīgs pieaugušais, kurš vada šīs spēles. Mums ir galvenais, ka mēs nodrošinām inventāru, un tas inventārs, kā redzēt šajā video, es ceru, ka viņš ir redzams, ka tas inventārs viņam nav jābūt nenormāli dārgam, nenormāli tur tiešām kaut kādam ļoti, ļoti īpašam. Tas inventārs, ko bērni var spēlēties, viņš varbūt patiešām ļoti vienkāršs. Konusi kaut kādi, bumbas, lecamie, dažādas vienkāršas spēles. Un iedot to visu bērniem un vairs neiejaukties. Ja? Tur ir jābūt kaut kādam pieaugušajam, kas var palīdzēt ārkārtas gadījumā. Bet tiešām tikai ārkārtas gadījumā. Un visu pārējo ļaut bērniem pašiem izpausties un domāt savas aktivitātes. Tā, kas mums te vēl bija ātri, es esmu pāri laikam. Šeit ieliku tādu bildīti arī interesantu no Amerikas, ja, ka ar uzrakstu, ka jūsu bērnam viss ir kārtībā arī bez jūsu padoma un ieteikumiem. Un mēs paskatāmies uz šo rotaļu laukumu. Ja. Tas, kas tur ir vajadzīgs, es, protams, ka nesaku, viņš izstāsta pēc bardaka, bet patiesībā tās lietas, kuras ir nepiestiprinātas, pieņemsim, ja, ka tur ir kaut kādas riepas, tie var būt kaut kādi maisiņi, kaut kas, ko bērns var pārcelt, nest, ja tas ir kaut kas smagāks, tad, piemēram, vairāki bērni kopā tur to visu var darīt un pārvietot, un tas viss viņiem raisa tās visas sadarbības spējus, visu draudzību un mazliet kaut kāda bīstamības elementi tur var būt. Un, protams, ka viņi tur saskrāpēsies. Protams, ka tur būs kāds pušums, varbūt būs kāds zilums, kāds kaut kur nogāzīsies. Bet tas viss ir vajadzīgs. Bērni nevar mācīties sevi pasargāt vidē, kurā nav iespējams savainoties. Tie mazie savainojumi nekas, uzlīmēsim pārstari un viss līdz kārdām sadzīs. Es ceru, ja, ka jūs mani nelinčosiet pēc tam. Un pēdējā daļa vēl praktiski ieteikumi mājās. Tātad pirmais ir uzticēties bērniem. Ja. Atkarībā no vecuma ļaut palīdzēt un iesaistīt mājas darbos, jo jebkura, teiksim, katrs mazākais darbiņš, kas bērnam ir dots, ko viņš ir spējis paveikt, viņam pacels to dopamīnu līmeni. Tā mūsu uzticības sajūta, ka viņš spēs ar to nazi, piemēram, mazais bērns kaut ko nogriezt, ka viņš spēs sev uztaisīt ēdienu, un tas viss ļoti bērnam liek justies tādam pieaugušam, svarīgākam, ka viņam uzticās, ka uz viņu var paļauties. Papildus kopīgas ēdienreizes bez telefoniem, tas jau ir tāds, kur pilnīgi visur, visās malās ir šis ieteikums. Es saprotu, ka režīmi var būt dažādi, kad ne visi vienā laikā var būt mājās, bet kaut vai reizi nedēļā, kā minimums sākt kaut kādu dienu atrast, kur mēs varam veidot šīs kopīgās ēdienreizes, jo tā ir arī tā kā rituāls, ko ģimene var darīt kopā. Ja? Kaut vai šī ēdienreize, kad mēs nelietojam telefonus pie galda, aprunājamies, kā ir gājis dienā, nedēļā un tā tālāk. Tas ir viss ārkārtīgi svarīgi. Tātad vēl ar izsaukumu zīmi ir nodrošināt bērnam pietiekamu miegu. Jo tie bērni, kam ir atļauts telefons guļamistabā arī pa nakti, viņi arī lieto viņu bieži vien pa nakti. Es zinu, ka daudz vecāki teiks, nē, manējais nelieto. Bet realitātē, ja telefons ir istabā un ja mums nav iespēja, teiksim, izsakot līdzi, cik un kādas stundas viņš tajā telefonā pamanīs, telefonu ir ļoti viegli. Bērni ir prasmīgi saprast, kā apiet mūsu visus ierobežojumus un tomēr lietot. Un tad beigās bērns aiziet uz skolu, viņš nav izgulējies, viņš ir īgnas, viņš nespēja koncentrēties, un tad sanāk, ka skolotājiem skolā, diemžēl nākas
nākas cīnīties ar tām sekām, ka bērni nav izgulējušies. Ja? Un tāpēc ir ieteicums gan mums pieaugušajiem, gan bērniem kritiski svarīgi nelietot telefons vismaz stundu pirms miega. Ja? Tātad ideālā variantā, piemēram, ja mājās ir kaut kāda vieta, kur telefoni visi stāv, kur viņi lādējas, tāda telefona mājiņa, ka kaut kādā brīdī, pulkstenis, nezinu, no 8 vai 9, kad visi telefoni tiek nolikti šajā konkrētajā vietā un netiek lietot. Un, protams, ka ierobežot laiku virtuālajā vidē ir jāliek ierobežojumi. Tātad Android telefoniem ir Family Links, iPhone telefoniem arī ir savas tās bērnu lietošanas, lai gan par Android telefoniem es teikšu, ka ir daudz vienkāršāk šos ierobežojumus uzlikt. Jo, teiksim, manam bērnam, kam ir iPhone telefons un man pašai Android telefons, es joprojām neesmu sapratusi, kā uzlikt šo ierobežojumu iPhone telefonam. Tāpēc, ja jūs to nesaprotat, es, diemžēl, jūs saprotu, bet es zinu, ka ir tās arī priekš iPhone telefoniem tās iespējas ierobežot laiku. Un kopienas veidošana, kas ir arī ieteikums veidot tātad kopienas ar radiem, ar draugiem, ar kaimiņiem pāri ielai, veicināt fizisko kontaktu ar reāliem cilvēkiem. Mēģināt sazvanīties ar kaimiņiem, varbūt, es nezinu, es jau nesaku, ka varbūt mums jāiet pa tiem kaimiņiem ciemos, bet vismaz, lai bērni spēj savā starpā komunicēt, lai bērni drīkst viens iet pie otra ciemos. Tas ir ļoti svarīgi, ka viņi savā starpā pēc skolas var komunicēt, un tūlīt priekšā ir vasara. Un mums, kā vecākiem, jo īpaši ir jāpieskata, lai bērnam būtu iespēja iet ārā, spēlēties un rotaļlaukumi, man laikam nebija bilde, kas ar rotaļlaukumiem notiek, ja? Kāpēc ir vajadzīgs rotaļlaukumā telefons, ja? Tā mūsu tā vecākošana, tā pārlieku lielās bailes, ka tik bērnam kaut kas nenotiek tajā fiziskajā vidē, lai gan būtu jārūpējas par virtuālo vidi, ir tas, ko mēs varam darīt, lai, teiksim, palaist uz to laukumiņu bez telefona. Patiešām mums nekas bērnam nenotiks, ja viņš aizies uz laukumiņu bez telefona. Kā mēs paši gājām kādreiz ārā, mums nebija to telefonu, kaut kādā brīdī atnāca. Tāpatās arī skolā, ko darīt, ja tev no telefona, ko mēs pirms 15-20 gadiem darījām skolā, kad mēs kādu meklējām, ja mēs gājām, prasījām draugiem, vai tu neesi redzējis to un to, kur viņš ir, visi dodas meklēt. Tas ir viss tāds piedzīvojums, ko mēs varam atkārtot mūsu senākiem laikiem, ņemt atpakaļ, atcerēties, kā dzīvojām bez šī telefona, un mūsu bērni tieši tāpat spēs izdzīvot arī turpmāk bez mūsu telefona. Un te vēl kā pēdējais slaidiņš ir, kā veicināt šo dopamīna līmeņa atjaunošanos. Tas visiem, gan pieaugušajiem, gan bērniem, tātad pirmkārt, kvalitīvs miegs ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Saules gaisma, jo īpaši no rīta, ka ja vien ir iespēja, bērns iet uz skolu ar kājām, un nav mums obligāti aizvest viņu līdz pašām skolas durvīm. Ja vien negāž ārā lietus, nav milzīga vētra, tad, teiksim, ir arī tāds ieteikums, ka bērni var izlaist, ja mēs tālāk dzīvojam, ja, ka bērnu izlaiž 5 minūtes līdz skolai. Ka nevis līdz pašām durvīm, bet ka tomēr viņam kaut kāds maziņš gabaliņš ir jāpaiet svaigā gaisā, kas palīdz smadzenēm atjaunoties. Un arī man pašai šis vēl ir jāievieš. Protams, ka arī es pats, ja es vedu uz pagastu bērnu, tad arī bez mazliet līdz vārtiņiem aizvedu, bet varētu izlaist arī mazliet tālāk, lai tomēr bērnam ir tā rīta pastaiga. Fiziskās aktivitātes ļoti svarīgas, mērķi, mazi sasniegumi, mazi uzdevumi izpildīti. Viss, ko mēs varam dot mājas darbiņus, mūzika un radošas nodarbes, uzturs, kas ir ļoti, ļoti svarīgs, lai bērnam ir sabalansēts. Sociālā miedarbība, tātad komunikācija ar draugiem, komunikācija ar vecākiem, komunikācija ar dzīviem cilvēkiem. Un papildus tam visam, protams, ka arī mākslīgie stimulu samazināšana, tātad ir tie sociālai tīkli, kas īpaši izžumiedz dopamīnu, bet arī tas, ko es nepierakstīju, ir mēs kā paraugs, mēs skolotāji, mēs vecāki,
esam paraugs mūsu bērniem. Un, protams, ka, ja mēs sakam, nelieto telefonu, un paši to darām, ka esam telefonā, diemžēl tas paraugs nav īpaši svarīgs. Tas termiņš pabing, ja, tātad pārtraukt sarunu ar esošo cilvēku, ar cilvēku, ar ko komunicējam, lai ieskatītos telefonā, lai paskatītos jauno kaut kādu ziņojumu. Tātad, ja bērns ar mums vai mēs ar bērnu spēlējamies, tad jautājums, vai mēs kā vecāki pilnvērtīgi spējam veltīt laiku savam bērnam un nenovērsties uz katru paziņojumu, kas mūsu telefonā atnācis, izrādīt šo cieņu gan citam pieaugušiem, gan arī bērnam, ka mēs spējam viņu uzklausīt un spējam nenovērsties uz šiem traucekļiem. Tas ir tas pats, kas arī man pašai vēl joprojām ir jāmācās. Es nevienam nepārmetu, vienkārši mēs esam cilvēki, mēs neesam perfekti, nevienā brīdī mēs nevaram būt perfekti, arī šī lekcija, tāds pats neperfekts sākums, kā viņai bija, ar visu manu neperfekto balsi. Nekas, nākošajā reizē mēģināsim labāk. Ja? Tieši tas pats arī, tieši mēs kā paraugs, kā piemērs bērniem un citiem cilvēkiem. Lūdzu. Tātad, tālāk, ko es varu pateikt, es ļoti labprāt gribētu dzirdēt jūsu pārdomas, jūsu ierosinājumus, jūsu komentārus par šo visu, jo tas, ko es esmu savākusi kopā, tas, protams, ka ir it kā teorētiska informācija, ko es dabūju no ļoti daudz dažādiem avotiem. Es ceru, ka viņa jums bija noderīga, interesanta un raisīja jūs pārdomām. Un atcerēties to, ka mums nav viegli turēties pretī tam kārdinājumam. Tie sociālai tīkli, diemžēl, ir uztaisīti tā, ka tur ir strādājuši ļoti, ļoti daudz psihologi, tur ir ieliktas visas iespējamās tehnikas, lai noturētu un piesaistītu cilvēku uzmanību. Un iziet no tā apļa ir ļoti sarežģīti. Es pati vērtējot uz sevi, zinot šo visu vienkārši absolūti un ļoti, ļoti sekojot tam, lai es mazāk laiku pavadītu telefonā. Tiklīdz tiek telefons atvērts, tiklīdz tiek atvērta kaut kāda sociāla tīkla, tur ir viss kaut kas foršs iekšā. Ja dažas dienas, nepaseko, un tad tu pēc tam jūties kaut ko palaidis garām, ir tā bēdīgā sajūta. Un, protams, ka tas viss ir arī mūsu bērniem, īpaši pusauģiem, tīņiem, ja, kad ir svarīgi iekļauties tajā vidē un svarīgi būt lietas kursā par visu pārējo, tāpēc tas ir viņiem grūti attiekt no telefoniem un no sociālajiem tīkliem, bet ar tādu atbalstošu sajūtu, tā kā kaut kādā veidā ar jokiem, ar kaut kādu atbalstu mēs jāmēģina tā kā iet uz uzlabošanos, jo faktiski mums ir iedots ļoti spēcīgs rīks. Ļoti spēcīgs rīks, neviens nav pateicis, kā viņu lietot. Tas ir tāpatās, kā mums iedot mašīnas, brauc pa ielu, bet ceļu satiksmes noteikumu nav. Tad rezultāts un tās sekas ir tas, ko reālajā fiziskajā dzīvē to mēs izjūtām tā diezgan uzreiz strauji, ja notiek satiksmes negadījums, uzreiz beigts pa galām vai savainots. Tad sociālajā tīklā vairāk tās ir tās mentālās problēmas, kas mūs ietekmē, kuras nevar uzreiz tā redzēt. Tā kā tas arī faktiski ir viss, tāpēc es ļoti ceru, jūs šo QR kodu, kas te ir priekšā ar telefona kameru, ja izdodas it kā fotografēt, bet, pavēršam uz QR kodu un nevis fotografējam, bet parasti telefonā izlec tas saite, kur būtu jānospiež, kurā es ļoti priecātos, ja jūs dalītos ar savām pārdomām, ja jūs dalītos ar tiem ierosinājumiem, kā tad skolā, piemēram, varētu ieviest šo telefonu aizliegumu. Un, ja gadījumā neizdodas noskanēt QR kodu, es ļoti priecāšos saņemt arī jebkādas ziņas vai e-pastā, tātad daca.skirmanta@gmail.com, vai arī jebkurā brīdī arī priecāšos, ja kāds zvanīs par kaut kādām citām idejām un ierosinājumiem. Tā kā tas no manas puses arī viss. Lielas paldies, ja Sarmītē vēl kāds paldies, Dace, bija ļoti saistoši. Man liekas, ka
šī nebūs mūsu pēdējā šāda formāta tikšanās. Varbūt mēs arī tā kā izdomāsim un veidosim kādu diskusiju pēcpusdienu vai sarunu pēcpusdienu. Un es tikai gribu piemetināt, ka, ja kāds nav ieskatījies čatā, tad Dace šeit minēja par iPhone, tātad šo ierobežojumu ir izrādās Sanita raksta, ka ir aplikācija, kuru gan daži bērni arī spēja tā kā pievarēt, bet Family Link ir, jā, kur der gan abu veidu telefonos, un jā, tātad te var ar Sanitu Rozenbergu konsultēties, kā šos ierobežojumus telefonos ielikt. Bet es domāju, ka mēs centīsimies turpināt šāda veida sarunas un piekritīsiet, ir daudzas lietas, ko mēs ar savu piemēru, ar savu ikdienu varam tātad bērniem, mazbērniem, skolēniem dot jau šo piemēru un arī zināmā mērā paši drusciņi dzīvot veselīgāk, līdzsvarotāk, mierīgāk, lai arī mūs nepārņem reizēm šis stress un drudzis un kaut kāds iedomātais sabiedrības standarts, ka pareizi ir tā, kā mums tur kāds cenšas parādīt, kā tas būtu jādara. Lai šīs brīvdienas ir tādas jaukas, drusciņi siltākas nekā tā darba nedēļa, un lai mēs tiešām paspējam pamanīt gan jau kādi gaiputni atgriezušies un arī baudīt kaut ko no dabas. Paldies, jā. Arī paldies visiem. Teicāt, ka, atcerēties, ka tā virtuālā vide viņam patiesībā ir, viņai tālu no reālās dzīves. Un cevišķi bērni, kad salīdzina viens ar otru, ja, kāpēc viņiem rodas tās depresijas, jo tur tas standarts, kas tur ir uzlikts tajos sociālās tīklos, ir, viņš nav īsts, viņš nav sasniedzams mūsu bērniem. Tas arī rada tās visas depresijas un trauksmes un arī kaitniecību priekš sevis, ja, kad, atcerieties, ka tomēr tā virtuālā dzīve nav reālā dzīve. Jā, un savukārt izglītības iestādes, ja izglītības iestāžu pārstāvi šeit ir, un es redzu, ka ir daži, tātad Dace, jā, ar pirmdienu sāk strādāt izglītības pārvaldē, un kontakti būs mājaslapā redzami, tad arī Dace būs sasniedzama, lai sazinātos un vienotos par gan tātad IT jautājumiem, gan arī tātad izglītojušām nodarbībām, piemēram, kā šī, vecākiem vai citām interesantu grupām. Paldies jums visiem! Lai jaukas brīvdienas!